Sveiki visiem! Šajā manā otrajā video es pastāstīšu, kā jūs varat iesniegt savu piedāvājumu, izmantojot Prozoro sistēmu, izmantojot publisku izsoli. Kā redzēsiet, piedāvājuma iesniegšana, izmantojot Prozoro, ir ļoti vienkārša un ērta. Šajā prezentācijā nav sniegts ceļvedis par to, kā formulēt konkrēta piedāvājuma specifiku. Šīs sniedzamās informācijas sarežģītība atbildīs projekta, par kuru jūs piedalāties, sarežģītībai. Tas būs atkarīgs arī no tā, vai jūs piedalāties izsolē patstāvīgi vai kopā ar konsorciju. Tāpēc informācija, kas nepieciešama, lai aizpildītu iepirkuma dokumentus, ļoti atšķirsies atkarībā no konkrētā gadījuma. Dažos gadījumos var būt ieteicams meklēt profesionālu palīdzību no Ukrainas ekspertiem jūsu konkrētajā nozarē. Tāpēc šī prezentācija nemēģinās sniegt tik detalizētu informāciju, kāda nepieciešama iepirkuma dokumentu aizpildīšanai. Tā vietā uzmanība tiks pievērsta tam, kā iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju. Es jūs iepazīstināšu ar visu procesu, no iepirkuma dokumentācijas lejupielādes līdz pat piedāvājuma iesniegšanai. Tātad sāksim ar pirmo soli. Lūdzu, ņemiet vērā, ka es pieņemu, ka jums ir piekļuve ICT Ukrainas Rebuild Ukraina portālam. Rebuild Ukraina portālā projekti, kas jūs interesē, tiek izsakoti un uzskaitīti tieši jums. Šeit svarīgākā kategorija ir iepirkumi. Šajā kategorijā ir uzskaitīti projekti, kas jūs interesē un kuriem šobrīd ir atvērta pieteikšanās. Šajā piemērā mēs izvēlēsimies šeit redzamo projektu, kas tika publicēts 2025. Gada 31. maijā. Lai turpinātu, jums būs nepieciešams Prozoro ID. Lai atrastu šo ID, jūs varat vai nu noklikšķināt uz detalizēti, kas jūs aizvedīs tieši uz attiecīgo Prozoro lapu, vai arī uz projekta aprakstu. Ja jūs noklikšķināsiet uz projekta apraksta, jūs redzēsiet papildu informāciju par projektu. Šeit jūs varat redzēt daļu no papildu informācijas, kas saistīta ar projektu. Ir pieejama vēl vairāk informācijas, taču tā ir redzama tālāk lapā vai pieejama no Prozoro, ja noklikšķināt uz tenderpadi pogas. Tomēr es pieņemu, ka tagad esat izlēmis, ka vēlaties apskatīt prasības, lai iesniegtu piedāvājumu. Šajā gadījumā jums tagad jānoklikšķina uz pogas tenderpage. Tagad jūs tiksiet novirzīts uz to pašu lapu Prozoro, uz kuru veda arī detaļu saite iepriekšējā lapā. Apskatīsim, ko mēs tur varam atrast. Tagad mēs atrodamies Prozoro sadaļā, kurā ir detalizēta informācija par projektu, kas mūs interesē. Galvenā informācija šeit ir ID numurs, kuru varat redzēt apvilktu ar sarkanu. Lai turpinātu, jums vajadzētu pierakstīt šo numuru. Šajā lapā ir arī cita informācija, kas jums varētu būt interesanta, tostarp projekta kontaktpersona. Vairāk informācijas ir pieejama tālāk lapā. Tomēr tagad ir brīdis, kad jums jādodas uz PublitBid platformu. Kā jūs, iespējams, jau zināt, jūs nevarat iesniegt piedāvājumu tieši Prozoro. To ir jāizdara, izmantojot Ukrainas valdības e-tenderu platformu. ICT Ukraina iesaka izmantot PublitBid, jo šobrīd tā ir vislietotājiem draudzīgākā saskarne un atbalsta serviss ārvalstu organizācijām. Ja jūs jau esat abonējis Rebuild Ukraina portālu, jums jau vajadzētu būt reģistrētam PublitBid platformā. Labi, apskatīsim PublitBid nākamajā slaidā. Apmeklējot PublitBid vietni, jūs varat izvēlēties angļu valodas saskarni, un, lai atrastu jūs interesējošo projektu, ievadiet projekta ID atslēgvārdu laukā un meklējiet. Kā redzat, tas atradīs projektu un parādīs to zem dažādām izvēlnēm. Jūs arī redzēsiet, ka šajā gadījumā ir tikai 13 dienas, lai iesniegtu piedāvājumu. Jūs varbūt atceraties no mana video par projekta dzīves ciklu. Es norādīju, ka dokumentu sagatavošanai ir paredzētas dažas dienas vai nedēļas. Šajā gadījumā tas ir mazāk nekā 2 nedēļas. Kā minēju šajā video, lielākā daļa projektu Rebuild Ukraina programmā tiek apstrādāti atklātās iepirkuma sistēmas ar papildu iespējām ietvaros. Tāpēc šeit es aprakstīšu tieši šo procesu.
Lai iegūtu vairāk informācijas, jums tagad jānoklikšķina uz apraksta, kas ir apvilkts ar zaļu krāsu. Tur mēs redzam publiskā iepirkuma lapu ar visām konkursa prasībām. Laukumā, kas izcelts ar sarkanu rāmi, jūs varat redzēt budžetu un galvenos datumus. Budžets ir tikai norāde par to, cik viņuprāt būs jāmaksā. Tas apstiprina, ka iepirkuma process tika atvērts 31. Maijā, starp citu, sestdienā un noslēgsies 12. Jūnijā. Izsole ir ieplānota no 16. Jūnija. Zem šīs informācijas jūs varat atrast attiecīgo dokumentāciju lejupielādē. Šī iepirkuma dokumentācija PDF formātā ietver tādu informāciju kā tehniskās specifikācijas, vērtēšanas kritēriji, valodas prasības un tā tālāk. Zem šī ir sniegta papildu informācija, ar kuru jums vajadzētu iepazīties. Pārliecinieties, ka pievēršat uzmanību piedāvājumu iesniegšanas termiņam un vai ir kādi atbilstības kritēriji ārvalstu pretendentiem. Kā jau varat redzēt, lai gan saskarne ir angļu valodā, liela daļa informācijas ir sniegta ukraiņu valodā. Pilnīgi pieņemami ir izmantot Google Translate, lai pārtulkotu šo informāciju un iegūtu sākotnējo izpratni par sniegto un pieprasīto informāciju. Tomēr, ja nolemjat iesniegt piedāvājumu, es ļoti iesaku jums piesaistīt ukraiņu valodas pratēju, lai pārbaudītu šos tulkojumus. Tāpat jums iespējams būs jāiesniedz savu piedāvājumu dokumenti ukraiņu valodā. Tāpēc ir ļoti ieteicams nodrošināt ukraiņu valodas atbalstu. Ja jums šeit nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mani tieši vai ar ITC Ukraina. Mana e-pasta adrese kā parasti ir norādīta zemāk aprakstā. Jūs varat arī redzēt lapas labajā pusē pogu reģistrēt piedāvājumu. Šī ir poga, uz kuras jums jānoklikšķina, kad esat gatavs publicēt savu piedāvājumu. Pēc noklikšķināšanas uz pogas reģistrēt piedāvājumu atvērsies loks, kurā būs jāizpilda vairākas pamata veidlapas. Šajās veidlapās būs jānorāda cenu piedāvājums, dokumenti par loti, ja iepirkums ir sadalīts vairākās lotēs, atbilstības apliecinājumi dažādiem noteikumiem, kā arī jūsu piedāvājuma dokumenti. Parasti būs jāiesniedz arī tehniskais un komerciālais piedāvājums, uzņēmuma izraksts vai reģistrācijas apliecība, pilnvarojuma vēstule, finanšu pārskati, pieredzes atsauces, iepriekšējo līgumu kopijas, piemēram, tulkojumi ukraiņu valodā, ja to pieprasa pasūtītājs. Daudzus no šiem dokumentiem var iesniegt angļu valodā, taču noteikti pārbaudiet konkrētā projekta prasības, kurā vēlaties piedalīties. Kā redzat, daudzus no šiem dokumentiem var sagatavot jau krietni pirms jebkāda piedāvājuma iesniegšanas. Neaizmirstiet šos dokumentus parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Informāciju par elektroniskajiem parakstiem Ukrainā skatiet video Ukrainas tirzniecības dokumentācijas digitalizācija. Ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka jūsu atbildes un dokumentācija pilnībā, precīzi un tieši atbilst iepirkuma prasībām. Kļūdas šajā posmā var novest pie tā, ka jūsu piedāvājums tiks noraidīts bez turpmākas izskatīšanas. Jums arī jāņem vērā, ka, lai gan Prozoro sistēmā zināmā mērā tiek pieņemta angļu valoda, piedāvājuma dokumentiem jābūt ukraiņu valodā. Lai augšu pielādētu dokumentus, noklikšķiniet uz pogas, pievienot dokumentu, izvēlieties dokumenta veidu un pievienojiet visus nepieciešamos failus. Pārliecinieties, ka visa informācija ir aizpildīta pareizi un noklikšķiniet uz iesniegt piedāvājumu. Kad esat iesniedzis savu piedāvājumu, tas tiks apstiprināts tīmekļa lapā. Tagad jūsu piedāvājuma status tiks rādīts kā piedāvājums reģistrēts. Kā papildu apstiprinājumu jūsu sniegtajai informācijai jūs saņemsiet arī e-pastu ar apstiprinājumu, ka jūsu iesniegums ir saņemts. Pēc piedāvājuma reģistrācijas jūs varat pievienot savu digitālo parakstu piedāvājumam, tas ir ļoti ieteicams un parasti nepieciešams rediģēt jebkuru augšupielādēto informāciju vai atsaukt savu piedāvājumu. Tomēr jebkādas izmaiņas jāveic pirms piedāvājuma termiņa beigām. Nākamajā slaidā apskatīsim, kā pievienot digitālo parakstu. Digitālā paraksta pievienošana sastāv no 4 posmiem.
Izvēlieties savu certifikācijas iestādi no saraksta, pievienojiet failu ar privāto atslēgu, ievadiet atslēgas paroli, nolasiet atslēgu un noklikšķiniet uz parakstīt. Tas arī viss. Šie ir visi soļi, kas jāveic, lai iesniegtu savu piedāvājumu. Ja būsiet veiksmīgs un kvalificēsieties izsolē, jūs par to tiksiet informēts. Pēc izsoles, ja būsiet veiksmīgs, jūs tiksiet aicināts uzsākt līguma apspriešanu un saņemsiet līguma projektu. Paldies par jūsu uzmanību un novēlu jums veiksmi piedaloties projekta izsolēs programmā Atjaunot Ukrainu. Nākamajā slaidā es izteikšu savus noslēguma komentārus un ieteikumus par to, kā mēs varam jūs atbalstīt, lai jūs varētu uzvarēt šajos līgumos. Paldies, ka noskatījāties video Prozoro un publiskā izsole, kā iesniegt piedāvājumu. Ja šī informācija jums šķita noderīga, lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem biznesa kolēģiem. Un pats galvenais, atcerieties, ka mēs esam šeit, lai palīdzētu. Lūdzu, droši sazinieties ar mani. Mana e-pasta adrese ir pieejama šajā slaidā un aprakstā zemā. Savā noslēdzošajā video es piedāvāju 10 padomus veiksmīga iepirkuma pabeigšanai. Tas ir īs video, un es ceru, ka tas būs tā vērts, lai veltītu dažas minūtes tā noskatīšanai. Mani sauc Marina Buzans-Virska. Ar nepacietību gaidu jūsu ziņu.